Premjerministra kungs, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka jūs veltāt laiku mūsu skatītājiem. Mēs zinām, ka Grūzijā šobrīd valda priekšvēlēšanu noskaņojums. Jau oktobra beigās Grūzijā būs ļoti izšķirīgas vēlēšanas. Premjerministra kungs, vai jūs uzskatāt, ka nesen spērtie soļi garantēs vienlīdzīgas, patiesas konkurences un godīgas vēlēšanas? Piemēram, konstitūcijā veiktie labojumi neļauj izmantot administratīvos resursus politiskiem mērķiem. Vai šīs vēlēšanas patiešām būs viegli kontrolējamas? Šīs vēlēšanas būs patiesi demokrātiskas un īsti eiropeiskas. Tās noritēs patiesi demokrātiskā ceļā. Nerunāsim par retoriku, par to, ko es apsolīju. Citu apsolījumu skaitā mums jau ir 2 konkrēti fakti. Kandidāts, kurš pārstāv koalīciju, atkāpās no izglītības ministra amata, kurā viņš varēja atrasties līdz vēlēšanām. Tas rāda, ka administratīvais resurss netiek izmantots. Un otrs fakts. Es slēdzu man piedarošo televīzijas staciju, lai tā netiktu izmantota kā administratīvais resurss. Šie 2 fakti un vēl citi fakti arī ir pierādījums, ka mēs neizmantojam administratīvo resursu. Es teikšu, nabaga skatītāji, tie, kuriem iespējams patika šis kanāls. Bet vai jūs piekrītat, ka šoreiz vēlēšanas notiek starp 2 līdzīgiem politiskiem spēkiem? Nevis starp vienu stipru partiju un sadrumstalotu opozīciju, kā tas bija iepriekšējās vēlēšanās. Mums ir skaidrs un noteikts politisks pārākums. Ir ļoti labs kandidāts, ko apliecina eksperti un kuram tautā ir popularitāte. Viņš nepārprotami ir priekšgalā un viņš uzvarēs vēlēšanās. No otras puses, ir 2 citi galvenie kandidāti otrajās pozīcijās un izvērtīsies cīņa starp viņiem. Pirmā ir sieviete, kandidāte no ANO, un otra ir bijusi parlamenta priekšsēdētāja. Starp viņām būs cīņa, bet gala iznākumā vēlēšanās uzvarēs mūsu kandidāts. Premjerministra kungs, gribu pajautāt, vai ir taisnība, ka pēc konstitūcijas pēdējiem labojumiem prezidenta pilnvaras var būt pat mazākas nekā valdības vadītāja pilnvaras. Ja es nekļūdos, jūs jau intervijā iepriekš manam kolēģim teicāt, ka varat pat nedaudz atkāpties no šīm prasībām par jaunajām premjera pilnvarām. No septembra parlaments sāk pārskatīt premjerministra pilnvaras. Pašlaik tās tomēr ir pārmērīgas. Tā ir mana personīgā iniciatīva, ka premjera pilnvaras būtu jāsamazina. Tāpat arī prezidenta Saakašvili pozīcija, ka jāveido patiesi parlamentāra valsts ar līdzsvaru starp valsts atzariem, kurā nav pārmērīgas varas izpildvarai un premjerministram. Vai piekrītat tiem, kas raksta, ka šajā prezidenta vēlēšanu kampaņā vairāk vērības pievērš cilvēkiem, kas stāv aiz galvenajiem kandidātiem, nevis partiju izvirzītajiem kandidātiem pašiem? Varbūt jūs nepiekrītat šādai versijai? Pirmkārt un galvenokārt, fakts ir tāds, ka mūsu kandidātam ir pietiekoši daudz visu prezidentam nepieciešamo īpašību. Viņš ir ļoti labs kandidāts, bet, protams, ja es viņu atbalstu personīgi, šis fakts pastāv, bet viņš pats arī ir sekmīgs kandidāts. Pagājušajās vēlēšanās viens no svarīgiem tematiem Gruzijā bija sadzīvošana ar Krieviju. Jautājums par labām attiecībām, jautājums par šo attiecību līdztiesību. Tagad pirms jūsu ierašanās Latvijā mums nācās dzirdēt, arī masu informācijas līdzekļi rakstīja, ka Gruzija it kā varot domāt pievienoties dažām Krievijas vadītajām organizācijām. Kāda loma Krievijas faktors spēlē šoreiz un vai vispār tam šajās vēlēšanās ir kāda ietekme? Krievija ir mūsu lielais kaimiņš, un attiecības ar Krieviju ir mūsu izaicinājums. Ir panākts progress noteiktās jomās, piemēram, tirdzniecībā un komercdarbībā, un arī nākotnē mūsu soļi būs ļoti konstruktīvi. Paies zināms laiks, jo rezultātus nevar sasniegt vienā dienā, un, ja runājam par manu paziņojumu par dalību organizācijā, kuru vada Krievija, tad to izkropļoja citi noteikti politiskie spēki. Protams, mēs nenovirzīsimies no pasludinātās politiskās darba kārtības, proti Eiroatlantiskās integrācijas, kas paliks Gruzijas galvenais virziens.
Premjerministra kungs, paldies jums par jūsu atklātu atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Es tagad skatos tekstā, jo nevēlos izkropļot Georgija Margelašvili uzvārdu. Jūsu vadītā apvienība, Gruzijas sapnis, nominējusi viņu par savu kandidātu. Pirms 2 mēnešiem jūs prognozējāt, ka Margelašvili kungs uzvarēs balsošanas pirmajā raundā. Tā ziņoja arī masu informācijas līdzekļi. Bet otro raundu prognozēja bijusī parlamenta spīkere, jums labi zināmā, Nino Burdžanidze, kura pati taču grib kļūt par prezidentu. Vai jūsu prognoze ir mainījusies šajos 2 mēnešos? Es varu atkārtot, ka Margelašvili ir mūsu koalīcijas kandidāts, kurš ar ļoti lielu ticamību uzvarēs jau pirmajā kārtā. Viņš būs šo prezidenta vēlēšanu uzvarētājs. Kā jau sacīju, galvenais izaicinājums būs starp Nino Burdžanadzi, bijušo parlamenta spīkeri, un ANO kandidāti, kura būs otrā šajās vēlēšanās. Paldies jums, premjerministra kungs, par intervijas politisko daļu, bet tagad es teiktu mans paša zinātkārs jautājums. Es zinu, esmu lasījis, ka esat savulaik bijis cieši saistīts ar farmācijas rūpniecību. Viena no lielām problēmām, kas šobrīd tiek atspoguļota aizvien biežāk arī medijos, ir, jāsaka, toreiz zinātniski, tā ir antibiotiku rezistence. Vai piekrītat, ka tā patiešām ir svarīga pasaules mēroga problēma? Vai šī problēma ir svarīga arī jūsu valstī, arī Gruzijā? Cilvēks kā nekā izmanto ļoti daudz, pārāk daudz antibiotiku, tās pārmērīgi lopkopībā, mājlopēdināšanā. Jā, es zinu. Kāds ir kopumā? Vai tā ir tiešām problēma pasaules nozīme un kāds stāvoklis Gruzijā? Kādu laiku es dzīvoju Francijā un skaidri atceros, ka uz sociālo drošību orientētās Francijas politikas rezultāts bija bezmaksas medicīniskā aprūpe, bezmaksas zāles un ārsti izrakstīja pārmērīgu antibiotiku daudzumu. Virknē gadījumu tās uzrādīja pretēju rezultātu. Tas nav nekas labs veselībai. Tāda pati ir situācija Grūzijā. Ir jākontrolē šis virziens un, protams, jāspēr pārliecinoši soļi, lai sabiedrības stāvokli uzturētu labā līmenī. Premjerministra kungs, bija patīkami jūs redzēt šeit un runāt ar jums. Paldies. Es pateicos, protams, par visām atbildēm, kuras jūs sniedzāt uz visiem maniem jautājumiem. Un es novēlu jums labus panākumus. Paldies. Paldies jums liels. Paldies. Un jūsu partiju blokam, protams, vēlēšanās un jums pašam.